Šova ģenerālsponsors Viskas atbalsta Magnum veterinārija un higieniskie paladziņi Sanapet Premium. Naudas balvu dāvā Latvijas Kinoloģiskā federācija. Mums uz skatuves vācu aitu suns Argo ar draudzeni Loretu no Rīgas. Nu, čau, Argo. Klausies. Es tikko noskatījos komisāru Reksi, un tagad es gribu, lai tu esi mans Reksis. Bet no sākuma mums, protams, ir tikai jāpaspēlējās. Tā, puika. Nec. Ai, labs, augstāk, tad tā kā Argo, nu. Ai, labs, vēlreiz. Mālecis, labs, puika. Paspēlējušies mēs esam, tagad būs kaut kas grūtāks. Argo, tev būs jāliec caur stiklam. Nāc, puika. Nāc, te. Argo. Nu, hop, 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 Argo, hop. Nu, mālicis galviņu arī pasaudzēja. Tā, tagad, Argo, nāc te, tagad sēdi. Argo, gaidi mani. Šoreiz būs kaut kas vēl sarežģītāks. Argo, pagaidi. Nu, tūlīt. Tā. Nu, labi. Bija domāts ugunsriņķis. Nesanāc. Argo, naču. Argo, nu, hop, tad lec pār cauri. Hop, Argo, nu, hop. Ai, malec. Hop, vēlreiz. Hop, nu, Argo, hop. Davai. Ai, malecis suns. Ar lekšanu tev viss ir kārtībā. Tā, puika. Nāc. Bet zini, Reksis meklēja arī zagļus. Zagļa mums nav, bet mums ir lieldienu zaķis. Argo, meklē mūsu trusi. Meklē, kur ir? Taisvaļā, nu taisi. Argo, bet nu taisi vaļā, kur ir? Argo, kur ir? Taisvaļā. Nāc. Argo, bet tas galīgi nav lieldienu zaķis. Tā, logu taisam ciet. Argo, meklē vēl. Meklē, Argo, nāc, meklē. Meklē, kur ir? Meklē vēl. Argo, kur ir? Paldies, Argo. Nu, bet tas arī nav trusis. Labi, Argo, neko sliktu tu tāpat neesi izdarījis, jo arī Reksis savam saimniekam nesa dasmaizes. Gribi gabaliņu? Ņem, es pat arī paņemšu. Nu, puļa. Tā. Atkal jau avīžu pirmajās lapās ir par kūlas dedzinātājiem. Šausmas. Nu, labi. Argo, bet kas tas vilst? Ak, Dievs, Argo, māja deg, bet mājās vēl ir mūsu trusis. Izglāb viņu. Hop, 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 hop. Izglāb. Argo, nāc te. Argo, nu. Hop, hop. Ai, labs suns. Ņem, ai, mālecis, nāc šur. Argo, nāc. Argo, nāc. Ai, mālecis. Argo, bet tas nav dzīvs! Argo, nāc! Argo! Iznes, trusi, iznes! Mālecis! Ai, kāds labs suns! Mālecis, nāc! Nāc! Argo, nāc! Sēdi! Labs puika! Truses izglābis! Oi, pats arī esi sveiks un vesels! Māle, pagaid. Sēdi, doķep. Mālecis, labs, puika, labs. Draudzene Loreta un viņa draugs Trusis. Lūdzu, izstāstiet noslēpumu, vai šādus te priekšnesumus Argo apguva tā apķērīgi un ātri? Protams. Nē, nu, mums liekas, kad viņam asinīs ir Reksis. Tātad viņš uzreiz saprat, kas viņam jādara. Ja? Un mēs šeit tā ļoti pacietīgi ar grietiņu stāvam un gaidām, ko īsti sapratusi ir žūrija. Aija? Šis bija ļoti tāds teatrāls priekšnesums. Man ir tik daudz domas galvā, tagad, kad man īsti tagad jāsakoncentrējās uz to, ko es gribētu pateikt. Jā, Argo ir ļoti, ļoti skaists. Un viņš ir ļoti uzticīgs suns, un tu esi īsti saimniece, un jūs esat īsti draugi. Man ir ļoti liels prieks par jums, un priekšnesums bija burvīgs. Jā.
Lai arī Argo tur ik pa brītiņam viņš neizpildīja uzreiz visas komandas un nebija degošais riņķis, bet jūs abi kopā ļoti veikli tikāt galā no... Jā. Lūk, ko nozīmē sapratās ļoti liels, lūk, ko nozīmē komanda. Tieši tā, komanda darbs. Tieši tā? Jā. Paldies, Aija. Paldies jums. Ģirt, lūdzu, tavs viedoklis. Instalācijas jau bija, uguns bija viss, tā kā es domāju, LNT ilgi nevajag gaidīt, vajag ar Argo un ar saimnieci sadarboties un filmēt jaunu seriālu. Varbūt kādu kino vai filmu, jā. Es domāju, ka latvieši to sen ir pelnījuši, kādu jaunu seriālu par lokālo Reks, vai ne? Jā. Super. Paldies, Ģirt, par ierosinājumu. Ārija, lūdzu, tavs viedoklis. Es sākšu kā jau sieviete, kas redz skaistumu citādākām acīm nekā citi, ka Argo ir īpaši skaists suns. Bet tagad es pievērsīšos lietai, ko es varētu saukt par zināmu skarbumu vai objektivitāti. Es sākšu ar to, ka šī šovā ir 4 šķirnes suņu iekļuvu šajā finālā, vai ne? Kas ir īpaši talantīgi uz pavēlēm, un viss pārējais tas ir vācaitis suns, bīgls, border collies un labradors. Bet attiecībā uz Argo, kas ļoti skaisti guļ, viņam laikam garlaicīgi mana runa ir, es gribu pievērst uzmanību tam, ka Reksi gatavoja unikāli, nenormāli augstas klases profesionāļi. Argo gatavoja cilvēki, ka, pat nav 1%, jā, kas mīl, kas vienkārši, kuriem tas ir prieku sagādā. Un to, ja Argo kaut kur mazliet atpaliek no Rekša, tas nav nekāds trūkums. Bet kino jau arī ir iespēja pārfilmēt, zin kā? Nē, es vienkārši runāju, ja šāds suns nokļūtu pie tiem Rekša veidotājiem, tad viņš, es nezinu, tas salto mest un špagatā stāvētu. Bet, principā, priekšnesums bija ārkārtīgi krāšņs, bagāts, un Argo, lai ir mazliet viņa apjuka, tas nekas, jo viņam bija tikai mazs laiciņš sagatavoties jaunam priekšnesumam. Ļoti labi sagatavojās. Mīļā žūrī, paldies par jūsu viedokli. Un arī jūsu laiciņš ir pienācis, un mēs ar Grietiņu un nepacietību gaidām. Ārija, lūdzu, tavas 10 sekundēs. Pirmā ķepa ir jūsējā, mūsējā, vai ne, Grietiņ? Es skatījos, ka labi, ka tas trūsts īstenībā pašās beigās tam visam scenārijam parādījās, jo no tā brīža, kā viņš parādījās, tā Argo Rozīnīte. Argo sāka nedaudz, kā saka, uztraukties un bija aizņemts ar viņu, bet, labi, ka viņš bija beigās. Paldies par otro ķepu, Ģirta. Aija, lūdzu, trešā ķepa noteikti būs, jo Argo, tu esi talantīgs, jā, un tava saimniece arī. Šova ģenerālsponsors Viskas atbalsta Magnum veterinārija un higieniskie paladziņi Sanapet Premium. Naudas balvu dāvā Latvijas Kinoloģiskā federācija.